Savulaik viņš to pašu pateica par Sergeju Kovaļčuku no Maskavas Spartaka. Latvija uzbrukumā. Laba iespēja, jāsit. 1-0 Latvija vadībā. Girts Karlsons 8. minūtē izvirza Latvijas izlasi vadībā. Lielisks pretuzbrukums, ļoti ātri mūsie visu izdarīja. Un var līksmot arī no Latvijas atbraukušie līdzutēji. 8. minūte Latvija izvirzās vadībā. Ļoti labs sākums. Grūti vainot, protams, šeit Nikolaja Kalanču. Kaut gan otras puses vārdsargs, var teikt, pilnīgi bez spēļu prakses, jo Kriļas Sovetov komandā samārā viņš ir dziļā rezervē. Šeit teicama piespēle. Sekoja no kreisās malas Genadijs Salaņicina izpildījumā. Liepājas Metalurga futbolistu sadarbība atnes augļus. Bumba arī trāpīja šķiet kādam no Moldāvu futbolistiem. Mainīja. Juris Laizāns raidīs bumbu laukuma saimnieku soda laukumā. 2-0 Vitālijs Astafjevs. Pirmo sitienu izvelk no vārtu stūra Kalanča, bet klāt ir Vitālijs Astafjevs un gūs savus 15. vārtus. Izlases rindās panākot 2-0 22. minūtē. Tūdaļ skatīsimies atkārtojumu līksmo Latvijas līdzutēji, kuri vismaz pagaidām ir krietni skaļāki par laukuma saimnieku atbalstītājiem. Vitālijs Astafjevs 2-0 Latvija vadībā. Iepriekšējā, skatāmies vēlreiz, tur ļoti sarežģītā situācijā Māris Verpakovskis izpildīja sitienu. Un mūsējie neapstājās, turpināja uzbrukt. Un tas arī tika atalgots. Vitālijs Astafjevs pirmais nonāca pie bumbas un ieraidīja to gar pašu vārtu stabu. Cigirlašs. Bordijans. 2-1. Lielisks sitiens tieši no gaisa padevās vienam no Moldāvu futbolistiem. Pat nesaskatīja, kuram šķiet kā Aleksējevam uz maiņu iznākušajam. Te nav ko teikt. Patiešām lielisks izpildījums tieši no gaisa virs vārtsarga zem vārtu pārlikņa. Sergejs Aleksējevs gūs savus otros vārtus Moldovas izlases rindās. Ļoti veiksmīgi arī bumba pie viņa atleca. Pāradresēja bumbu tālāk tur viņa partneris un nokavēja mūsu aizsargs. 2-1 Latvija vadībā. Vēl 13,5 minūtes plus kompensācijas laiks.